Pacients pie mums ierodās ne tikai ar krāsainām lapām, bet dažkārt līdzi nes arī dažādas saaugstēšanās un vīrusu infekcijas. Kā homeopātija var palīdzēt mums stiprināt organismu un atgūties, ja tomēr ir gadījies saslimt? Par to nākamajā sižetā. Kas ir imunitāte teorētiski? Teorētiski tas ir dinamisks organisma stāvoklis, kas parāda organisma spēju pielāgoties ārējās vides kairinājumiem. Imunitāti nevar noteikt laboratorijā. Imunitāte ir tāda, kāds mums pacients atnāk. Un homeopātijas uzdevums, tad, kad pacients atnāk ar šo te lūgumu, mums kaut ko imunitātei, tad ir ļoti rūpīgi jāizvērtē, kā pacients slimo, ja viņš saslimst. Kad viņš saslimst, kāds ir scenārijs, kā tas sākās, kas ir vispirms, kas ir pēc tam. Atkarībā no šī scenārija mēs piemeklējam to preparātu, kas ir piemērots tieši konkrēti viņam. Un šis preparāts tad arī būs tas, kas viņam palīdzēs šo te imunitāti sagatavot jauniem apstākļiem. Viņa organisma pretestības spējas, viņa organisma spēju piemēroties jauniem apstākļiem. Sākoties rudens ziemas periodam, protams, aktivizējās vīrusi, palielinās stresa līmenis, jo bērni sāk iet skolā, bērni sāk iet dārziņā, tas ir lielāks stress gan bērniem, gan arī vecākiem. Un attiecīgi liela stresa rezultātā imūnā sistēma var būt tā, kas pavājinās, tāpēc arī mēs biežāk slimojam. Principā tie mani galvenie ieteikumi būtu pilnvērtīgs miegs, lai vismaz sanāk tās 7–8 stundas dienā. Tāpat arī veselīgs, pilnvērtīgs un dažāds uzturs. Un trešā lieta būtu pēc iespējas mazināt stresa izpausmes un stresa faktoru. Protams, arī tam visam var palīdzēt kustības, vai nu sporti, vai arī vienkārši pastaigas svaigā gaisā. Savukārt, ja mēs skatāmies no tiem līdzekļiem, ko var izmantot no aptiekas plauktiem, tad primāri jau visbiežāk izmanto ehinācijas preparātus. Tie var būt gan graudiņi, gan tinktūras, gan tablešu veidā. Tāpat arī homeopātijā ir dažādi līdzekļi, kas palīdz atjaunoties gan pēc slimošanām, gan arī, kas palīdz vieglāk pārvarēt šo slimības simptomus. Homeopātiskie līdzekļi ir paredzēti visai ģimenei, gan pavisam maziem bērniem, gan jau arī senioriem krietni gados. Un tas ir dabīgs, arī veselībai, organismam draudzīgs veids, kā palīdzēt veselībai gan profilaktiski, gan arī ārstēšanas laikā.